ir kategoriski pret šādu risinājumu. Es domāju, Igauni ir pieļāvuši kļūdu, un es domāju, ka šis jautājums jau arī, kā Bērziņkungs ieskicēja, šis bija, es domāju, tāds populistiski, ar politisku kontekstu, tāds kreisais populisms, un es domāju, šeit ir tā vērtība sadursme, vai mēs ejam arī valsts finanšu pratībā uz tādu dinastijas domāšanu, kur ir ilgtermiņa ieguldījumi, kas iet pāri viena cilvēka mūžam, pāri paudzēm, vai mēs ejam uz tādu pūļa patēriņu kultūras politiku, tādu ātro kredītu politiku. Un, manuprāt, mēs Nacionālā apvienība uzskata, ka mums ir jādomā vairāk par šo te ilgtermiņu, un tas ir skaidrs, ka šīs sadursmes arī Latvijas Saeimā bijušas, domājot gan par ātriem kredītiem, nebanku šiem te sektoru, gan par valsts mežiem vai par citu resursu. Un šeit ir līdzīgi, es domāju, ir ļoti lieli riski. Un minēšu tos galvenos iemeslus. Viens ir finanšu pratība, kas ir ļoti fragmentēta, un es domāju, ka šobrīd jau ir cilvēki ar lielisku finanšu pratību, labu izglītību, kas izmanto, un arī rocību, kas izmanto trešo pensiju līmeni, piemēram. Un ir tādi, ko, teiksim, Igaunijas pieredze rāda, un es domāju, Latvijā arī šāda sabiedrības daļa, kuri sociālās spriedzes vai zemes finanšu pratības dēļ šos līdzekļus vienkārši iztērētu varbūt ikdienas vajadzībām un noēstu. Un tas to nevienlīdzību sabiedrībā, es domāju, tikai palielinātu, jo atceramies, ka tas ieguldīšanas pamatas princips ir tāds, ka tu vispirms ieguldi, un tad dzīvo no tā, kas paliek pāri, nevis vispirms uzdzīvo, un tad, ja sanāk, ja kaut kas atliek, tad iegulda. Manuprāt, tieši šī te filozofija šajā te pieeja ir ārkārtīgi svarīga, līdz ar to Nacionālā apvienība uzskata, ka šāds modelis Latvijā nebūtu jāpārņem, kā Igaunijā. Vienlaikus es diskusijai gribu iemest vienu izņēmumu, par ko mums ir bijušas diskusijas Nacionālās apvienības biedru rindās, proti iespējams šādu izņēmumu varētu attiecināt vienīgi uz smagām slimībām vai nelaimēm vai invaliditāti. Piemēram, ja cilvēks ir nostrādājis jau mūžu vai ne, bet varbūt vēl pensiju nesaņem, un viņam ir, smaga slimība vai onkoloģija, vai nedodies kādam radiniekam vai bērnam, kādēļ neļaut viņam šo? Ja iespējams viņa dzīvildze neaizsniegsies līdz pensijas līmenim, tad varbūt šis ir veids, kā mēs varam arī mūsu veselības sistēmu, kurā līdzekļi nepietiekami, glābt dzīvības ar to. Ja? Tā kā es domāju, ka par šādiem jautājumiem var diskutēt, bet aiztikt visu un padarīt brīvprātīgi, kāds ir Igaunijā, Lietuvā, noteikti. Un tā spriedze, ko mums parāda šī demografiskā eglīte, es viņu tā sauktu, šobrīd faktiski pasaka, ka atslēga ir dzimstības veicināšana. Un arī kādēļ agrāk, kad pat sociālā spriedze bija lielāka, it īpaši ārpus pilsētām, kādēļ dzimstība bija lielāka agrāk. Senākos laikos, es domāju, teiksim, par starpkara periodu, dzimstība bija veids, kā cilvēki uzskatīja, kā viņi nodrošinās ar bērniem sev vecumdienas. Tagad ir cits laikmets. Tas nav veids, kā raudzīties uz vecumdienām, bet līdzīgs stimuls varētu būt, ja mēs veidojam atšķirības pensijā starp tiem, kam ir vairāk bērnu, starp tiem, kuriem nav. Jo skaidrs, ka ja cilvēkam ir daudz bērnu ģimene un viņam kaimiņam bērnu nav, tad viņam var rasties jautājumi, kādēļ mani bērni maksās nodokļus un uzturēs mūs abus. Ja, bet šobrīd vienam, teiksim, ir kupla ģimene, otram nav, un es domāju, mums ir jābūt solidāriem, mums jādod arī šī finansiālā pateicība tiem, kas veido ģimenes ar bērniem. Un tādā veidā, atražojot ar jaunajiem nodokļu maksātājiem, mēs arī nodrošinām šo ilgtermiņa stabilitāti. Izklausās teorētiski, vai ne? Bet tam apakšā ir praktiski soļi, ar ko respektīvi, tas jūsu rosinājums ir nodrošināt lielākas pensijas tiem, kuri ir izaudzinājuši bērnus, vai arī nodokļu atlaides pašreizējā dzīvē? Tā ir atsevišķa diskusija. Ātrāk pensionēšanās vai lielāka pensija, vai tad mēs varam domāt tiem dažādiem stimuliem, un es ticu, ka Latvijas Banka ir domājusi par šādiem vai līdzīgiem, bet tas ir viens no veidiem, jo mēs tagad runājam par sekām, par to demografisko ainavu, bet cēlonis jau ir tieši tā dzimstības veicināšana, un attiecīgi pēc tam nākamais solis, es domāju, būtu finanšu pratība skolās. Savulaik apzināja visas iestādes, kas saistītas ar izglītību vai finanšu pratību, Latvijas Banka tai skaitā, un faktiski mans secinājums ir tāds, ka daudzi dara ļoti labas lietas,
Bet, ilustratīvi, ja klasē ir 30 bērni, tad mērķis ir katram ir interesi dabūt tos 3 izcilniekus un uztaisīt pa baņķieriem, piedodiet lūdzu par komentāru, bet nevis tie 27, kuriem finanšu pratība ir zema un kurš gaida 18 gadus, lai paņemtu ātro kredītu un nopirkt pirmo automašīnu. Latvijas bankai ļoti labi materiāli, es domāju, kurus varētu iestrādāt naudas skolā, kurus varētu iestrādāt izglītības sistēmā, un tur es gribētu, ka mēs ieguldam tālāk. Ja? Un trešais noteikti ir, tad, kad šī finanšu pratība ir, tad noteikti ir domāts, nosargājam tātad pašreizējo pensiju sistēmu, kuras piekrīt, ka viņa ir stabila. Otrs aspekts - nekustamais īpašums, lai arvien vairāk, to pateiks jebkurš finanšu pratības treneris, ka nodrošinām, lai pēc iespējas vairāk latvieši pieder savus īpašums. Mums šobrīd ir īres mājokļu bums, kas ir labi, ka ģimenes tiek pie īres mājokļiem, bet mums būtu jāstrādā vairāk pie tā, lai pieder īpašums. Tas arī citos aspektos ir labi, ja cilvēki mazāk izceļo no valsts krīzes situācijās un tā tālāk, lai pieder īpašums. Un tas ir vecumdienās labs garants, tas pēc tam pārmantojas uz nākamajām paudzēm. Un noteikti trešais pensiju līmenis, kur Latvija ir ļoti konkurētspējīga sistēma ar šo te IN atmaksu, es domāju, mēs iztamies ļoti labi Eiropas kontekstā. Tā kā bilde nav bezcerīga, tikai jāpieņem pareizi un drosmīgi lēmumi.